vienmēr arī Mārķim saku, viņš ir superīgs cilvēks, kā tāds ar viņu ir forši strādāt. Viņš visu laiku zviedz. Jā, Viņš visu laiku kaut kādu joku pastāsta vai kaut ko tādu. Es dzirdu, kā viņš, tāpēc, ka viņš mājās strādā, es dzirdu. Un es saku, bet, protams, ka tevi grib tajā, viņi tur vienā projektā tagad paņēma vēl tur labākā projektā. Es saku, protams, ka tevi grib, tāpēc, ka ar tevi ir forši strādāt un neesi kaut kāds īgņa. Un cik cilvēki mūsdienās ir tādi, kas darbā, jo, forši, ritīgi labi, es nezinu, tur, ja tev tur strojkā labs, tur darba biedri, tie tur zviedz, man liekas, nezinu, tur, jā, vai kaut kādi, bet tādi citi ir tādos nopietnos darbos un tik nopietnos savos uzdevumos, ja, ka nekāda, tāda zviegšana, ja, vai forši vienkārši kopā būšana nav, un tas ir baigi daudz, jo tu saproti, ka tu ar to cilvēku strādās ikdienā kopā, un ar kādu tu gribi strādāt, tādu, kurš ir stromā visu laiku un streso apkārt, vai tādu, kurš ir izdara visu, bet vēl pasmējās un pasmīdina tevi. jā. Man, viens čoms, viņam kolēģis vienā lielā kompānijā, kas rīmējās ar LZMT. Un vienkārši viņam tur arī bija kolēģis, kurš ir nenormāli kvalificēts, ritīgi labs speciālists. Viens no top speciālistiem Latvijā, kāds vispār, tā kā tajā savā nozarē, kurā viņš tur ir, jā, bet ritīgs lohs. Tā, ka vienkārši, ar viņu ir tik grūti strādāt, īgns, visiem vienkārši vienmēr pārmet, nemāk iedot feedback komandai, burkšķi, pukst visu laiku, un vadība nevarēja ilgi viņu vienkārši atlaist tikai tā iemesla dēļ, ka vienkārši nevarēja atrast labāku speciālistu. Viņš vienkārši labs speciālists, bet ritīgs, sūdīgi viņa strādāt bija. Beigās tāpat no viņa tika vaļā, tā kā atlaidā. Bet iedomājies, ka komandai ar to jādīloja ir, kad, ok, labi, tu varbūt tās montes ir ritīgi krūtis speciālists, bet es vienkārši ar tevi negribu komunicēt, es negribu ar tevi strādāt, es negribu tev zvanīt, ja kaut kāda problēma ir. Man bija tāds viens kolēģis vienā darbā. Jā. Vienkārši tā, ka es nezinu, kas viņam vienkārši katru dienu kaut kāds sūds šķērsām sagriezies un viss dzīvē slikti ir, un tad tas viss jānāk uz darbu, jānes līdzi vienkārši un jāizgāž. Man tas liekas ritīgi traki, man vispār liekas tādi cilvēki galīgi jocīgi, kuriem ir kaut kādas savas negācijas citiem jāiznes. Un, tādi ilgi nenoturās. Vienkārši vai nu viņas atlaiž, vai arī vienkārši kāds no tās komandas vienkārši neiztur un aiziet projām. Tas un baigi īstenībā, man liekas, tāds svarīgi mūsdienās mēs jau esam un daudz daram, ir tas feedbacks. Un ir, man pieņemsim, tas feedbacks, jeb atsauksmes, man ir no sākta gala, kad es strādāju, man ir lapām, tā A4, kur tev sēž skolotājs blakus, tu māci. Tev katru semestri notiek tas lesson observance, un viņš tev visu pieraksta. Viņš pieraksta gan to, kāda tev tā stunda, gan to, kā tu vadi. Tad tev ir jāraksta viņam vēstule atpakaļ uz to viņa feedback, un tad viņš tur vēlreiz, tā kā tev tāds ritīgs, es viņu nesen vienkārši vilku ārā un stāvu, cik svīt, tur tā kā baigi sen man tādi bijuši. Un ritīgi forši, un tev ir vienmēr tā atbildība par to arī, kāds tu esi. Nevis tikai, vienkārši, es te kaut ko strādāju, es te kaut ko daru. Es arī nesen teicu par to rītīgi labs speciālists, bet es esmu baigi judgmental uz to, kā cilvēki pasniedz un māca. Tāpēc, ka es esmu tajā jomā šausmīgi ilgi strādājusi, un es vienkārši esmu redzējis ļoti daudz dažādus piemērus un veidus, kā tu vari vienu lietu mācīt, 100 dažādos veidos. Ja? Un tieši nesen bija tajos tredos, Instagramam bija tur, kad, jā, es tikko nesen sāku pasniegt, un es tur gatavojos, un šito stundu tur vispār, es neatceros, ko viņi tur tieši pasniedz, bet, kaut kādu lietu pasniedz, ja. Un divi ķipa pa mani pasūdzējās. Tas jau man uzreiz tā, divi pa mani pasūdzējās. Tu vari uztvert, kā par tevi pasūdzējās, vai tev iedeva feedback, principā arī. Ja? Divi cilvēki pasūdzējās, ja, bet es vispār to stundu biju gatavojusi tur nezinu cik ilgi un vēl vairāk ieguldījusi nekā vajadzēja. Es beigās sapratu, ka šie cilvēki vienkārši viņiem bija slikta diena un tāpēc viņi to izdarījuši. Man pieņemsim, kā pasniedzējiem uzreiz ir, come on, tā kā, ja tev ir, tas ir vispār tavs pirmais pasniedzēja darbs. Tu noteikti neesi perfekta. Storiks. Un tas bija izklausījās pēc cilvēka, kurš ir, pieņemsim, tu esi pārdošanā, pro, un tu aiziet tagad pasniegt. Tas nav tas pats, kas pārdot. Pasniegšanā ir savi principi, kā tu izstrādā, pieņemsim, tev ir 45 minūtes, ar ko tu sāc, kas tev ir pēc tam, kas ir vidū, atšķirībā, ko tu māci, kāds vecums, kāda grupa, viss kaut kas, kā tu iepazīstini ar savu topiku, kā tu pārbaudi, vai cilvēks zina. Un, ja tu to visu nezini, kā tu vari vispār sagaidīt no sevis un no citiem, ka tev ritīgi labi sanāks? Tas ir lietas, kas tev ir jāiemācās. Tas nav tā, es tev aiziešu un pasniegšu tikai tāpēc, ka es tev bioloģiju universitātē mācījos 4 gadus, es tev aiziešu un es ritīgi labi saprotu, es viņu aiziešu tagad pasniegt. Tas nav viens un tas pats. Un citi ir ļoti labi un dabiski pasniedzēji. Tiešām, citiem cilvēkiem vienkārši tā kā viņi pat nav eksperti, bet viņi tik labi, gan jau, ka tu esi arī ar tādiem sastapies, tik labi vienkārši to savu kaut kādu interesi vispār, pat ne eksperti to savu lauciņu. Viņi prot izstāstīt tā, ka tu esi vienkārši šokā, wow!
Un Jā. dažiem viņi ir tādi eksperti, un tu vienkārši tā kā lūdzu nesāc man vienkārši šito. Es neko nesaprotu no tā, ko tu stāsti. Jo vienkāršāk, jo labāk. Pilnīgi vienmēr vienkārši. Jo vienkāršāk, jo labāk. Ja cilvēks runā kaut kādiem sarežģītiem vārdiem un svešvārdiem, viņš vienkārši mēģina izklausīties gudrs, nevis iemācīt tev un izskaidrot tev. Un liela daļa vienkārši mēģina izklausīties gudri. Jā, tas un tāpēc arī es domāju, nu, ir jābūt tādam, kurš to feedbacku uzklausa un kurš tam feedbackam, nu, ja tev tie cilvēki pasūdzējās, jā, cilvēkiem var būt slikta diena un viņi grib izlikt kaut kādas savas negācijas, bet ir jāsaprot, ir arī jāatšķir, kad varbūt tiešām, un ka tu 3 stundas gatavojies. Tad, kad man iesūtīja pirmo reizi advanced angļu valodu augstākā līmeņa mācīt, Kanādā es 4 stundas gatavojos, un es aizgāju, un tas stundas nebija perfekts, jo es biju pārmīzus jēgu, jo man pašai tie vārdi daudz bija jauni. Nu, tā kā, ka tev viss un tev priekšā ir 15 cilvēki, kuriem katram vēl viens jautājums ir par to lietu, ja, un tu esi šitāds te, ja. Bet es mācījos, es biju tikko sākumā tam visam, ja. Un es tajā brīdī nemācēju pateikt, es nezinu, es aiziešu noskaidrošu. Man bija arī jābūt šim iekšā, ka, nē, es esmu I'm the best, ja. Kas ir pilnīgi impossible mūsdienās. Un tā kā es nezinu, aizējām, iegūlējām, aizējām, paprasām ChatGPT, aizējām, paprasām lielākam speciālistam. Mums visas iespējas ir apkārt, iedots. Tev nav jābūt, nu, tā kā neviens nav, tu neesi perfektākais pārdevējs, es neesmu perfektākā skolotāja, bet mums ir perfektākie rīki apkārt, lai mēs par tādiem, nu, lai mēs kļūtu šis te foršā vieta, pie kura mācīties. Man liekas, ka tur baigi labi savilkt kopā to visu, ko mēs tagad runājam ar to feedbacku. Tāpēc, ka tas feedbacks arī ir viena no lietām, kur ir ritīgi svarīgi. Piemēram, tajā brīdī, kad tu ej prasīt to lielāku algu. Ja. Ok, tur arī vadības vaina ir. Ja. Nevar būt tā, ka es tur nostrādāju tur 2-3 gadus, man kaut kas izbēsīja, un tikai tad mēs ejam runāt. Nu, tam būtu jānotiek regulāri kaut kādām tam performance, nu, tur intervijām vai kaut kam tādam, tur nezinu, reizi mēnesī, citiem pat reizi nedēļā. Vienkārši, nu, ka vadība apsēžās ar darbinieku un davai, uz ko mēs ejam. Un tad viņi sastāda plānu, piemēram, davai nākušajos 3 mēnešos mēs ejam uz to, nu, tu kā darbinieks var augt, un tādā veidā mēs varam tev vienkārši maksāt vairāk, tāpēc, ka mēs gribam, lai tu pelni vairāk. Nu, un tādā veidā vienkārši mēģina saprast. Bet problēma ir tā, ka cilvēkiem ir tik grūti to atgrieznisko saiti uztvert, tāpēc, ka lielai daļai vienkārši mazs pašnovērtējums ir, un viņi negrib, ka viņus vērtē, uztraukums, kāpēc tu man nemaksās, es te kā esmu pelnījis, es te strādāju 5 gadus, Jānis tikai 2, kāpēc viņam vairāk maksā, viņš atnāca tikko pirms 2 mēnešiem, un Gunāram jau tagad jau ir 2 lielāka alga, starp citu, kas arī ritīgi notiekās. Tāpēc katreiz tajā brīdī, kad parādījās tas prikals, kad bija, darba sludinājumos bija jāuzrāda, tagad pēc likuma jāuzrāda ir, cik tu esi gatavs maksāt. Un iedomājies, tie cilvēki, kas nostrādājuši 3-5 gadus, viņus laiku saņem vienu algu. Viņi redz sludinājumu uz to pašu vakanci, kurā viņi strādā, un viņi redz, ka tam čokam maksā vairāk nekā tev. Tam jaunajam, kurš vispār vēl nav strādājis pie tevis. Un tas ir tā paša darbinieka interesēs tajā brīdī vienkārši aiziet un parunāt. Nu, tā kā, hei, kur es redzu, ka uz jaunais čoks, kurš vispār neko te nav nostrādājis, vai jaunā dāma, jā, vienkārši tu tās pelnīs vairāk par mani, ko es varu darīt lietas labā un viss, un vienkārši klausies, ko tev iesaka, nevis, kāpēc tā, kāpēc viņam, saprot, viss šitais sākās vienkārši tādu. Razborkas. Jā, bet tā razborka ir tikai tāpēc, ka tu reāli, tev zemes pašnovērtējums, tu pirms tam pats neesi tajā iedziļinājies gājis prasīt, tagad tu saprati, ka tomēr šitā ten vakants vai tas tavs skills pa gadiem ir kļūst pieprasītāks, vai ne, tirgu. Līdz ar to, pirmkārt, tu vari pelnīt tajā pašā kompānijā vairāk, otrkārt, iespējams, tu jau rītā varētu palielināt savu algu, tur nezinu, pa 400 eiro mēnesī, ja tu aiziet uz vienkārši citu kompāniju strādāt. Jo viens variants ir vienkārši aiziet, paprasīt lielāku algu, otrs vienkārši nomainīt darbu, un tādā veidā uzreiz tu vari dabūt daudz lielāku algu. Es vēl pēc tā gribēju teikt, ka, man liekas, kad iet uz interviju, jums ir laiks vienmēr visiem jautājumiem. Un jautājumu uzdot, cik es zinu, tas ir no prakses ļoti, izskatās ļoti labi par tevi, ja tu uzdod jautājumu, bet man arī vienmēr ir jautājumi. Un, pieņemsim, viens no jautājumiem tev var arī būt, kāda ir, tās, pieņemsim, ja mēs šobrīd sākam ar vienu līmeņa algu, kādas ir manas izaugsmas iespējas pa gadiem, ja es kaut ko apgūstu, jo man šis arī smieklīgi izklausīsies, bet es, kad aizgāju, man bija par attiecīgi, ja man ir šis certifikāts, ir attiecīgā alga. Kā man nāk klāt diploms, man ir nākamais līmenis algai, nākamais. Tāpēc man nebija jautājums, tikai es zināju, kas man jāiet mācīties. Tā kā ja es esmu šito izgājis, ja man ir viss 3, ja man ir viss apstiprināts, man ir šī alga. Tie ir mani griezti, tālāk es varu iet tikai uz menedžera amatu, un tad ir nākamie griezti. Jo kompānijai ir stingri noformulēts, kas kā ir.